Sveiki! Šajā videoklipā jūs uzzināsiet, kā sagatavot viktorīnas savām mācību stundām. Noklikšķinot uz pogas, izveidot projektu, lai palaistu projekta vedni, jūs redzēsiet 4 viktorīnas iespējas. Varat izmantot klasiskos ABCD tipa jautājumus ar vienu pareizo atbildi. Varat izmantot jautājumus ar patiesu nepatiesu atbildi. Varat veikt aptauju ar skolēniem. Vai arī pajautājiet viņiem par viņu labklājību vai viedokli. Ātri apskatīsim katru iespēju. Klasiskajā viktorīnā pēc jautājuma pievienošanas varat pievienot 2 līdz 4 atbildes. Multividas fails. Jūsu jautājumam var pievienot arī attēlu, GIF, audio vai videoklipu. Atcerieties vienmēr norādīt pareizo atbildi. Kreisajā pusē varat iestatīt maksimālo atbildes laiku, piešķirto punktu skaitu vai mainīt jautājumu veidu, ja pārdomājat. Pakalpojumā Klasvise varat izveidot arī bilingvālas viktorīnas. Tas ir izskaidrots atsevišķā video. Pievienosim nākamo jautājumu. Šoreiz tas būs pareizs-nepareizs jautājums. Šeit pēc noklusējuma tiek pievienotas 2 iespējamās atbildes. Jūs tikai norādiet, vai jautājuma apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Lai veiktu aptauju, jums jāaizpilda veidne tāpat kā iepriekš. Šajā gadījumā jūs nenorādījāt pareizo atbildi. Labsajūtas tipa jautājumi patiesībā ir aptaujas, kas ļauj apkopot šīs atbildes priecīgas, skumjas, neitrālas. Ja, veidojot viktorīnu, aizmirstat kaut ko aizpildīt vai norādīt pareizo atbildi, lietotnes vednis parādīs, kas ir jālabo. Pēc tam projektam pievienotie jautājumi tiek apvienoti jautājumu sērijā. Pēc tam šos jautājumus varat atdalīt ar, piemēram, prezentāciju vai izglītojošām spēlēm. Kad esat pabeidzis, sāciet viktorīnu, ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķinot uz pogas un palaist. Paldies par jūsu laiku! Lūdzu, atgriezieties, lai uzzinātu vairāk video pamācību. Uz drīzu tikšanos!